Sveicināti! Šodien pieskaršos nedaudz pārspiedienu apiešanas vārstam. Lai apsildītu māju caur siltajām grīdām, nepieciešams, lai katrā cilpā, kas ir siltajā grīdā, tecētu šķidrums. Siltais šķidrums, un tādā veidā viņš atdotu siltumu konkrētai telpai. Tātad sasumējot visas šīs cilpas kopā, tātad šķidruma ātrums ir izmērāms. Bet sasumējot visu kopā, tad šo ātrumu mēra cirkulācijas sūknis, kas ir pašā siltums sūknī. Un viņam ir jābūt noteiktam litra daudzumam minūtē, cik daudz tam šķidrumam ir jāaiziet caur šo cirkulācijas sūkni. Tas ir nepieciešams kaut kāds minimālais plūsmas ātrums, lai šis cirkulācijas sūknis kvalitatīvi strādātu. Un tāpēc tagad paskatīsimies, ko saka Daikin instrukcija. Tātad šeit mēs redzam, visos apstākļos sistēmā tiek garantēts minimālais plūsmas ātrums. Šis minimālais plūsmas ātrums ir nepieciešams atkausēšanas rezerves sildītāja darbības laikā. Tātad ārējais bloks kaut kādā brīdī pie mājas apsildes viņš aizsals. Un, lai viņu varētu atsaldēt, defrost, ir nepieciešams tas minimālais plūsmas ātrums. Un kā jūs šeit redzat, tas minimālais plūsmas ātrums ir 12 litri minūtē. Lai to panāktu, kā es iepriekš minēju, tad kaut kādam daudzumam šī šķidruma ir jātek caur silto grīdu cilpām, tātad sasumējot. Bet, ja mēs, piemēram, situācijā izdomājam kādu no telpām atslēgt, vai viņus nav vajadzīga, vai mēs negribam tik lielu siltumu kādā no telpām, tātad mēs aizgriezīsim vārstus, katras cilpas vārstus ciet, un rezultātā šis minimālais plūsmas ātrums kopējais siltums sūknis, ko veic cirkulācijas sūknis, viņš būs mazāks nekā noteiktie 12 litri. Un tas mums novedīs pie tā, ka atkausēšana nenotiksies ārējā bloka un siltumsūknis atslēgsies. Mājas apsilde vairs nenotiksies un siltumsūknis izmetīs kļūdu 7H. Modelēšu vēl vienu situāciju. Tad, kad es nesildu visu māju, es gribu, lai man tiek apsildīts tikai 2 vannas istabas, kas man ir mājā. Un šī gadījumā visas pārējās cilpas es būšu aiztaisījis ciet, un, protams, es nevarēšu sasniegt šos 12 litrus. Lai to visu izdarītu, un tomēr tie 12 litri būtu, tieši tāpēc ir nepieciešams šis pārspiediena apiešanas vārsts. Man šāds vārsts nebija, un tāpēc šīs vasaras laikā šo vārstu tādu saorganizēju, un viņš man tika uzstādīts. Pēc šāda vārstu uzstādīšanas nepieciešams sistēmu atgaisot. Par atgaisošanu es esmu taisījis iepriekšējo video, bet instrukcijā arī ir viens punkts, kurš nosaka, kādā veidā veic sistēmas atgaisošanu. Bet ņemot vērā, ka tomēr ir nepieciešams ne tikai atgaisot, bet arī vēl papildus pieliet šo konkrēto šķidrumu, jo vārstu uzstādīšanas laikā šis siltumnesējs varēja nedaudz iztecēt. Man arī iztecēja. Ja jums nav pie centrālās apkuras pieslēgta visa šī sistēma, tad šī atgaisošana, kas minēta instrukcijā, laikam nederēs. Un tas īstenībā man arī bija viss, ko es jums gribēju parādīt un pastāstīt. Lai jums visiem viss izdodās, lai jūsu siltumsūknis uz ziemu būtu pilnā kaujas gatavībā un lai viņš strādātu ideāli. Visiem veselību, veiksmi, līdz nākamajai reizei. Atā!